Jā. Nu, te jums maz video. Pierādījums. Trepas 20 gadu vecs. Nostrādājušas ir ārprātā. Un varbūt nodalums ir kāds centimetrs, bet man ne vairāk. Iztur 160 kg. Varam darboties, mums ir materiāls, bam, bam, bam. Un ejam uz priekšu. Visu mēs varam izdarīt, pam, 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 un tā tālāk, ja, mēs ejam, apējam šķēršļus, nostājamies pār, ja mums vajag galīgi kopā, ja, bez problēmām. Mums rokas nesmērē, kā alumīnijam, mums nevada elektrību, ja. Un to katrs jaunais gurķis, ja, nu, māceklis. Viņus normāli Eiropā pa zīmuļiem sauc. Māceklis. Un mēs ejam, ņemam materiālu, ja, un cik mums vien vajag. Amerikāns to nevar. Viņiem ir vajadzīgs viens kaut kāds. Tad, kad mēs beidzam darbu, mēs vienkārši elementāri, hop, uzmetam, ejam tālāk. Ar to es arī jums apsveicu. Ja? Tas arī bija jāpierāda. Bet ir tas dažādi augstuma griezti. Jā, protams, ir trepes atšķirās. Šīs ir 4-nieces, 5-nieces, 6-nieces, 8-nieces, līdz pat 10 normālas staigā. Uz kādām tu esi augstākām kāpus? 10-niecē. Galva negriezās? Ko? Es šis no Latvijas. Nu tā tas ir. Normāli, nu 160 kg viņi iztur, viņi nekur. Un tās ir bijušas vienmēr. Ja? Vienmēr pie mums, mēs Muižā vēl redzējām tādas trepes. Un kur viņas ražo? Kur? Normāls amatnieks viņas ražo. Bet mēs atklājām, ka viņas ražo Latvijā, vai ne? Latvijā, jā, un eksportē uz Vāciju. Pašiem mums, protams, ir tikai un vairāk nekas. Un vietējie te strādā uz tiem alumīnija kaut kādiem izstrādājumiem, kur sievietes parasti tikai apenes Labi, uzkārt. uzrāpies vēl un paskraidulē vēl. Vēl paskraidulē? Nā. Redzi? Nu, filmē, ja? Mēs paņemām jebkuru bez problēmām. Ne mums viņas gan, mēs arī uz priekšu varam tikai iet, ja? Jā, parāda uz priekšu un uz aizmuguri. Jā. Nu, skaties, nu. bez B. Aiziet, viss ir normāli. Stopus, ātri, tur. Un šeit, tu saproti, ir birojs. Nu, tur gar to dīvānu parāda, kā tu var nostaigāt. Nu, vēl kaut kas jāpierāda. Es domāju, ne, uz redzēšanos.